Kaut kas dīvains. Nu, lūk, kaut viens kārtējais piemērs. To, ka kāds ir ņēmies. Nolaust skrūvis un griezt ar fleksi. Acīm redzot, kaut kas dīvains. Reku vēl viena. Ļoti slikti. Ļoti slikti. Vismaz būtu akurātāk darījis. Bļāns. Vietējie iedzīvotāji. Dzirneklīķi. Eļas pumpīti mēs likvidēsim, vai ne? Nu, laikam, jā. Gāzīs kopā. Strādās, nestrādās. Šis jau arī lietots amortizators. Nezinu. Nu, viss var jau klaukt tālāk. Padomu uciņu uz 10. Tīri interesanti. Kas tur apakšā notiekās. Viņš teica, ka ir mainījis šos taigrodzenus. Arī vītni norautam. Jā. Hermētiķi nav žēlojuši. Nu. Nu, es nezinu. Nu, spriežot pēc visa cilindrs. Tāds krimināls švīks nav. Normāli. Vienīgais tas, kad ar ūdeni braukājs ir. Un ceru, ka nav salūzis pa ziemu. Te ir norauts, redzi. Labi, jānoņem tas te arī virzos nost. Nu?
25. Ko nozīmē 25? Diametrs. Tā vai pārbauda? Nē, 40 mm viņš ir. Redzi, viss rūsēs. 40. Kaut kā tā. Atstās stokā viņu. Nu, gribētos jau čūnēt. Ko dēdā ar noraut vīti? Noraut? Nākamā diena, nu jau pēc slīgo jāņem. Nezinu, kas ir pirmais vispār. No tā, kas ir izdarīts. Tā tad ir noņemtas plasmasas līdz rāmim. Šeit gan neesam noņēmuši vēl priekšējā plasmasu, jo bļāviens tie stūbie inženieri izdomāja, ka viņai ir jānāk vienā gabalā, un lai viņi nodabūtu nost, ir jānoņem dakša, priekšējais ritenis, tālūk, ļoti stūbi, nereāli stūbi. Te ir izaugt zinējs, pilnībā. Esam notīrījuši viņu ar tādām speciāli tīrīšanas līdzekli un ar ūdeni paņēmuši, noberzuši, noskolojuši. Un tad atbrīvosimies no šitās krāsas gan jau, nesmuki izskatās. Tāda robaina un tā, nē. Tālāk, kur variātoru vākam, arī ņemam nost krāsu, krāsosim šito arī. Kur mums ir baigi labais līdzeklīts, krāsu noņēmējs, paņem ar rotiņu tur un uzliek virsū. Un tad tā krāsa tā uzpūšās. Baigi forši aiztaupa visus darbus. Nav jāslīpē tur un tā tālāk. Kur paņem vienkārši ar šito tā drāžu birsti, skrūmašīnu un viss sanāk. Tā kā tam vajag būt. Nu jā, tagad pie reizes skatāmies arī kloķenē mums nav tik labā stāvoklī, tāpēc skatāmies jaunu kloķeni. Skatāmies arī cilindru jaunu, jo šis ir baigi ar rūsu un baigo hermētiķi. Var jau noņemt, bet tas tā. Vienkārši, mēs ejam uz to, ka mēs viņu bišķi paķūnēsim, lai ietu ratā.
Varēšu mācīties ratāraut. Bet, nu jā. Tad vēl iepūtas kolektoram tur kaut kāda zila izolente bija uztīta. Nu, it kā normāls, it kā nē, bet, nu, tehniski karburators mums nav nekāds Delorto. Es nezinu, kaut kāds ķīniešu variants. Un, ķipa, mums vajadzētu kaut kādu jaunu karburatoru. Iespējams, ja es Sendai nopirkšu 21. karburatoru, tad veco nozviedošu šiņam te 17,5. Un pie reizes skatāmies jaunu trubu, jo mums ir 2 stoku trubas vienkārši. Tas ir, nu, ja ķūnē, tad ķūnē līdz galam. Kas sacījās? Pagriezieni, nezinu, kādi tur, šies te, šito arī vajadzētu atskrūvēt, apskatīties, kas tur darās aizmugurējiem lukturiem. Nu, tā, jā. Nu, ņemsimies tālāk, daudz ko darīt īstenībā. Un izdomājām, ka mēs viņu krāsosim, jā, šito rollerīti. Tālāk.